Jansons, ja, teiksim, aprakstījis tādu vienoto schēmu, kurā ir ieliktas masku izdarības no visiem novadiem. Tā, viņš ir sametis kopā. Un tās raksturīgākās pozīcijas, tātad ierašanās konkrētajā laukusētā, tālāk mājinieku pratināšana, pamācīšana, ķircināšana un apdziedāšana, tālāk masku koncerts ar jocīgiem dažādu mājas un lauku darbu pakaļdarinājumiem, tālāk pašas mājas apsvēpēšana ar dūmiem, dejas, braukšana ar ragaviņām, maskās tērpto joki un spēles, svētku mielasts, atvadīšanās un došanās uz nākamo sētu. Bet te tā viena no problēmām, ka katrā novadā un katros svētkos ir atšķirības. Tas nav tāds universālais paņēmiens, ko tagad visu izdarīsim. Visi vienmēr jā. Tieši to, jā. Un tāpēc no svara ir saprast tieši, kad tās maskas iet, kur viņas iet pareizi, tā vieta tika akcentēta. Jo viena lieta, ka viņas iet zemgalē un februārī, teiksim, budēļu vakarā, un cita lieta, ka viņas iet Miķeļa dienā, Miķeļa vakarā, teiksim, Latgalē, kā tas ir pierakstīts, vai lieldienās laulabnīki, kas iet Latgalē. Haosu viņas rada pirmkārt jau ar vērtību inversiju. Tātad ar otrādām vērtībām viss, kas mums šajā pasaulē un ikdienā liekas pareizs un normāls, viņas nāk ar visu apgriezto. Viņām ir vai nu tur, viņas ir garākas vai īsākas. Ja mēs ikdienā ejam taisni, tad viņas tur visādi klibo, veļās, ļogās. Ja. Apģērbs ir uz otru pusi. Tur labā puse, labā kāja, tur 2-metrīgs zābaks kreisajā, tur kaut kas mazs. Nu, viss galva ir lielāka nekā parasti. Viss ir otrādi. Kaut kas saplēsts, otrādi apgriezts. Arī uzvedība un viss, un šī atļautība. Mēs redzam, ka visām tām masku grupām vairāk vai mazāk ir kaut kādas darbības arī bez tā atnākšanas, trokšņošanas, dziedāšanas, dancošanas un vispārīgā, bet ir kaut kas vēl, ko viņas izdara. Ja? Un tas ir tas centrālais moments, kas viņām ir jāizdara. Viņas, kā mēs sakam, viņas izspēlē kaut kādu šo te mītu. Un šis te mīts pamatā, tātad it sevišķi, ja ir runa par Ziemassvētku masku tradīcijām, kas ir visvairāk, ja? Viņas ir saistītas ar kaut kā jauna radīšanu, piedzimšanu. Un faktiski, jebkurai masku grupai būtu jābūt kaut kādam šim te centrālajam kodolam, ko tad viņas tur izdara. Ja mēs šajā te budēļu vai ķekatu tradīcijā viņu redzam tādu ļoti varbūt, vienu vienkāršu un varbūt pat zināmā mērā grūti pamanāmu salīdzinājumā ar citām darbībām, tad ir tādas citas masku grupas kā čigāni vai tur kaitas, piemēram, kas vienkārši atnāk un izspēlē veselu izrādi. Ja? Viņas ne tik daudz koncentrējas tur uz dziedāšanu, dejošanu tur un tādām lietām, bet viņas vienkārši spēlē tādu kā teātri. Viņas spēlē, vēl ir tāds jēdziens, ja, ka profesionālais teātris ir cēlies ja, no šīm te masku darbībām. Ja. Viņas izspēlē to teātri. Bet tas joks ir tāds, ka visiem tiem teātriem, tur tie sižetiņi ir dažādi, bet viņi nav bezgalīgi daudz. Viņi varbūt ir, 3, 4, 5, viņi visi vairāk vai mazāk vērpjas ap vienu. Ja. Vai nu tur ir dzemdības kaut kādas notiek, vai atkal tas jaunais pāris tiek savā starpā salauzts. Un tad ir masku grupa, ja, kas atnāk, kur ir mācītājs, jaunais pāris. Vai arī miroņa apraudāšana. Vai miroņa apraudāšana. Ja kaut kādi, es saku, 3, 4, 5 varbūt tie centrālie momenti. Visiem viņiem cauri spīd šis te viens, ja, vecais un pāriet uz jaunu. Semināra otrajā daļā ikvienam interesantam bija iespēja pašam izgatavot savu masku, taču to darot jāievēro vairāki svarīgi masku gatavošanas pamatprincipi. No vecā bērnu kažociņa, kur bērns jau ir izaudzis un tā tālāk izgriezām gabalu, lai to seju nomaskētu. Vienkārši izgriežam caurumiņus, mierīgi degunam, acīm, atstājam mutei. Pakulas ir viens no vērtīgākajiem
materiāliem, kas ir vajadzīgs maskām, jo tur var būt gan bārda, gan mati, gan vēl šis tas, ko skaļi šeit nenosaukšu, ja pareizā vietā piestiprina. Nu, lūk, tad tik jāizdomā, kā viņu, mēs pat esam te pogas iešuvuši tā, lai viņš nekrīt, ja, jo ļoti svarīgi ir arī, lai ir ērti, nu, jo vienmēr tas viss jau rada kaut kādas drusku grūtības, bet vajag padomāt, nu tad šis ir tas, kam ir drusku veltīts laika, un tas ir tā kā gatavots speciāli, ja. Nu, tik daudz mēs varējām. Tās cilpas ir no kažoka malas tās, kas tie ir bijušas, vienkārši poga piešūta. Jā. Nu, tā tad, lūk, jau veidojas kaut kādas seja un droši, tagad jau faktiski vienīgi, kas mani varētu nodot, nu, protams, jau būs pārējais apģērbs, tā būtu, nu, runa, balss, vai ne? Nu, tad tur jau ir jādomā, ko darīt, un tas ir nopietni un tā. Konkrētajā gadījumā viņa ir taisīta no papīra un PVA līmes. Nu, ja mēs gribētu runāt par alternatīvu, tādu tradicionālu alternatīvu, tad tā ir koka, miza, bērza tās, varbūt bērza tās, ja viņu pavasarī nogriež, tad viņa tikai tur uzmanīgi jākaltē, tā lēnām un tā. Tā kā tas varētu būt tāds ekvivalents tam, ja? Arī aplīmēta, ja, ar kažoka strēmelēm un iegūstam arī tātad sejas masku. Vajadzīgs ir kaut kas, ar ko parasti to garo sievu vīrietis kāds taisa, jo tur tomēr jānes tas lielais, smagais, garais. Un savukārt par mazo vīriņu kāda sīkāka sieviete pārģērbjās. Tie ir tā dzimumu maiņa. Un arī tas simboliskā nozīme, ja tā lielā sievietes figūra, vai tā būtu jaunava, vai sieviete, vai veca vecene, arī ir šis te sievišķais pirmsākums, ja tas ar zemes māti saistītais lauks. Un atkal tas mazais vīriņš ir tas falliskais, tas vīrišķais pirmsākums. Tātad mums ir stāvs, bet mums vajag plecus. Nāc, paturi lūdzu plecus. Mēs atrodam kaut kādu zaru. Nu, galvenais jau viņu piestiprināt. Nu, paņemsim vienalga kaut vai šķērskoku vienu un tad piemēram, prievītes, jā. Tā, tad vienalga. Tagad aplaist pretējā virzienā. Tātad mēģināsim viņus kaut kā tā sastiprināt, lai viņš mums turās vairāk vai mazāk. Pleci mums ir. Tagad ko mums vajadzētu? Galvu. Galvu. No kā mēs galvu uztaisīsim? Nu, parasti galvu taisa tādu, paņem, teiksim, lakatu, kaut kādu, nu vienalga, no kā varētu uztaisīt bumbuli. Līdz kaklam. Vai te tas? Nē, rokas apakšā. Šitā tik. Jā. Nu, protams, bruņcis var būt liels un kupls, un līdz zemē. Tagad jātur. Tā kā, nu jā, tas viss ir. Nu, te būtu krekls, jā, tā jūs apmēram. Un jāpieliec. Var pieliekties. Reāls lakats. Tā mums apaļa galva.